problēmas ar kuģi, un bija tāda smaguma sajūta visu laiku, un pūtās vēders. Tāda sajūta, kā, nezinu, visu laiku akmenis rās, visu laiku viss tāds liels un piepūties, un graizes sākās, un ilgu laiku mani, tā kā ierunāja vai ieteica iziet to pirmo soli. Es tā kā uzreiz piekritu, jo man tas vēders jau vienkārši bija tik šausmīgi, tāds visu laiku sapūties un diskomforts un enerģijas nav. Miegs, katru nakti cēlos augšā 2-3 naktī, katru nakti vispār, tad es sāku lietot pirmkārt to dzīvo ūdeni. Un izgāju pirmo soli, kaut kādā 3. nedēļā jau man šķiet bija jau ļoti labi rādītāji, vēders nepūtās, diskomforta sajūta nebija, un tad viegli sajūta, tā kā tāds vilciens, jo visu laiku jutos tā kā iepūties balonus, tā kā grūti pateikt, tā kā tāda tūskaina, kas laiku iekšā es arī dzēru, tā kā parasto ūdeni un veikalu ūdeni. Un viņš tā kā, es tagad saprotu, ka viņš neaizgāja līdz šūnai, bet tad, ja es nesapratu, es domāju, ūdens taču jādzer, visi kārtībā, tas kaut kāda ēdiena vai kas tas ir. Izrādās, tas arī ir ūdens vaina, enerģija parādījās, un galvenais, ka es pa naktīm neceļos vairs augšā, es guļu tā kā bērns līdz rītam, es katru nakti cēlos augšā. Tas ir pazudis, jā, tā kā... Turpinām. Jā, paldies.